Šodien tu zinās, kā izveidot asus smukus stariņus, ko izmantot dažādos efektos. Ar skropstu pieaudzēšanu nodarbojos no 2016. gada. Un, lai iziet no tādas ikdienas rutīnas, es darbā sāku ieviest nestandarta izliekumus, krāsas un radīt dažādus efektus. Pēc vairāk kursu apmeklēšanas un efektu apgūšanas praktikā, kā arī piedāvājot tos klientiem, top trenda efekts klientu vidū vienmēr ir bijis tušas efekts. To mēdz arī saukt par wetlook, jeb slapjo skropstu efektu. Šobrīd es esmu apgūs vismaz 6 tušas efekta variācijas, kuras ir pielāgojams jebkurām naturālajām skropstām. Tāpēc šis efekts derēs ikvienam tavam klientam. Arī tad, ja nepārzini apjomu skropstu pieaudzēšanu. Lai izveidotu šos smukos asos stariņus, mums nedara jebkurš līdzeklis, un tieši spirta saturoši produkti ātri iztvaiko un stariņi izjūg darba laikā. Galva vienkārši atliek vaļā. Taču speciālie līdzekļi bieži vien ir pārāk lipīgi, lai tos izmantot uzreiz darba laikā. Līdz ar to ir sarežģīti noņemt no lentes vajadzīgo skropstu skaitu. Visi biežāk šie līdzekļi piemēroti vairāk lietošanai pēc procedūras. Un, lai izveidotu asus stariņus, kas neizjūg, kas viegli noņemas no lentes ar vajadzīgo skropstu skaitu, esmu atklājusi, ka ļoti labi strādā Lovely Goldfish primeris. Jā, tas ir spirta produkts, bet sastāvā ir vielas, kas salipina skropstus, un efekts neizūd, kad tiek noņemtas skropstas no lentes. Uzklāj nelielu daudzumu izvēlētā līdzekļa ar virstīti tā, lai izveidojas šādi salipuši konus. Ļauj līdzeklim nedaudz nožūt. Sāc veidot stariņus, noņemot no lentes vajadzīgo apjomu, vai tas būtu 2D, 3D un tā tālāk. Lai neizjauktu stariņu konusa formu, ir svarīgi noceļot stariņu no lentes, satvert to plakanajā daļā, kas ir aptuveni pa vidu. Tādā veidā tu neizjauksi stariņa formu. Savukārt, ja izmantos līdzekli, kas pārāk salipina skropstas, rezultātā tas būs sarežģīti nocelt no lentes, līdzeklim izžūstot, tas atstās atlikumus uz skropstām un deformēsies gali. Tās pareizi veidoti asie stariņi. Šo tehniku tu vari izmantot ikdienā arī, lai piesaistītu cilvēku uzmanību saviem darbiem, veidot interesantāku kontentu sociālajiem tīkliem, čempionātiem, tādā veidā izcelt savu darbu un izmantot arī citur, kur nepieciešams salipušu skropstu efekts. Tev ir lieliski iespēja apgūt šo pieprasītāko efektu klientu vidū, un to var izdarīt arī tad, ja vēl nemāki veidot pušķīšus pati vai strādā ar gataviem skropstu pušķīšiem. Ņemot vērā vairāku gadu pieredzi, apmācot dažādus skropstu pieaudzēšanas meistarus, man radās ideja apvienot populārākos meistaru jautājumus unikālā programmā. Level Up plus Top Trend efektu. Tev nebūs jāpērk jauni produkti, jo mēs izrunāsim, kā strādāt ar jau esošajiem un sasniegt noturību šīs 4+ nedēļas. Prakses laikā tu varēsi ne tikai izmēģināt šo efekta pieaudzēšanu, bet arī sniegšu padomus visas praktikas laikā, kas te uzlabos ikdienas darbu. Tu iemācīsies apstrādāt iekšējo un ārējo acu stūrīšus viegli, iemācīsies izveidot vienmērīgu pāreju un sasniegt harmoniskāku darbu. Un iemācīsies izveidot tušas efektu 3 dažādās tehnikās. Programma notiek tātad no 9:30 līdz 6 vakarā, un teorija un praktika uz vienas modeles. Pēc izvēles tu varēsi veikt arī efekta pieaudzēšanu, ja vēlēsies. Programmā mums ir iekļauti metodiskie materiāli, kas paliek tavā īpašumā, certifikāts, materiāls kursu dienām, kafijas pauze un uzkodas. Bonus ir programmas dienām būs 15% atlaide visiem uz vietas pieejamiem materiāliem. Ja tu jūti, ka tev trūkst pamata zināšana, ir palikuši kaut kādi neatbildēti jautājumi, tu vēlies uzlabot savu tehniku, noturību, tu vēlies uzzināt, kā strādā tavi produkti, veikt darbu top treneru uzraudzībā, iegūt noderīgus padomus un iemācīties izveidot wow top efektu un arī to pieaudzēt praksē, tad šī programma ir piemērota tev. Un, lai tu iegūtu informāciju par kursu, plānotiem datumiem, cenām, lasi aprakstu.